Čau! Šodien dodamies uz mūsu siltumnīcu, apskatīties, kādi mums smuki izauguši tomātiņi, kādas šķirnes ir labākas. Siltumnīca mums ir permakultūras, kuru mēs nelaistam, tāpēc jums noteikti būs interesanti redzēt. Un kas vēl mums tur aug? Tur ir gurķīši, vīnogas, paprika. Tas laikam arī viss. Nu, ejam, apskatīsimies. Aiziet. Tā, ejam skatīties, kas tur mums ir saražojies. Šonakt mēs bijām aizveruši ciet durvis, jo bija ļoti augsti. Miglas un lieti ir sākušies ārā. Tāpēc durvis esam pievēruši jau. Jā, oi, cik skaisti! Īstenībā mēs ļoti daudz neesam vēl ēduši tos tomātiņus. Tāds, ka gribējās, lai viņi pagatavojas, lai ir vairāk, lai var sākt gatavot ziemai. Bet šodien ēdīsim paši. Dosim citiem draugiem un liksim burciņās. Jau burciņās liksim arī šitos? Nu jā, paskat, cik smukiņi. Es viņus apēdīšu visas, es domāju. Jā, ļaus Nebūs kāds, ko likt, nebūs ko likt reāli. Bet te ir daudz, viņas nevar īstenībā pateikt. Panāc tuvāk paskaties. Piesam sarkano uzreiz var pamanīt, ka viņi ir gatavi. Jā, bet tos šitais te man tumšos... baigi interesē, jo te ir viens dzeltenīgs tomāts, oranžīgs. Es domāju, ka viņš vēl nav nogatavojies, ne? Varbūt, nu visdrīzāk, ka šis Jā, rekurē redzi. Izskats oranžīgi. Ja viņš vakardien bija rīktīgi dzeltens, tāds tā kā spilgti dzeltens. Parāda rekur. Tā ir izskats, ka dzeltens, redzi, bet pēc tam viņš paliek oranžīgāks un tad jau sarkanāks un sarkanāks. Tā ir sakura šķirne. Un kas tie pa tiem brūnajiem, tumšajiem? Tie ir Dānijas. Tos mēs audzējam jau daudzus gadus. Kaut 4 laikam. Man viņi ļoti patīk, viņi ātri nogatavojas, viņu ir daudz. Bet man liekas, ka šogad esmu mazliet par daudz izgraizījusi. Pagaidi, tā paskatīsimies, kā viņi ir izgraizīti. Jā, redzi? Šogad viņš drusciņi maziņāks ir. Bet vispār viņiem var atstāt ļoti daudz pazarītas un viņi ļoti labi aug. Viņiem patīk. Jā, nu mums īpaši vajag atstāt daudz lapas tomātiem, jo mēs viņus nelaistam vispār. Un tomāti uzņem arī mitrumu caur lapām izrādās. Tā ka ne visu viņu uzņem caur zemi, bet arī caur lapām. Jā, te vēl ir no Dānijas laikam, jā, bija Dānijas tomātiņi. Jauna šķirne šogad pirmo reizi. Tā, kas tur mums jūrmala vai? Šeit. Nē, Fuji Pink. Arī ļoti skaisti, paskat, cik liela tomātiņi. Šitos jau gan mēs esam ēduši, šitie ātrāk gatavojas par citiem. Un šitie maziņie blakus, paskaties. Kuri bija Džefa Lautona tomāti? Tā. Mums arī bija viena tāda. Rekur ir, bet viņš vēl nav gatavs. Okay. Paga. Gatavojas, rekur viens ir. Jā, gatavojas, jā. Interesanti vienkārši. Bet viņam bija diezgan lielas pazarītes, bet es viņas nogriezu, tāpēc, ka izskaties, ka viņam nepietiek spēku un redz, tomātiņi tikai tagad veidojas. Bet tomāti nav tik lieli. Nezinu, vai audzēt vēl vai nē, viņu jāpadomā. Pastīsimies, kā viņš un cik ilgi viņš nogatavosies un kā būs sezonas beigām. Jā, nu rekur, paskat, cik lieli. Šī bija veikala šķirne. Kā saucās? Taijo. Taijo? Jā, ļoti interesanti. Nebija tāda. Saldā hurma. To mēs jau audzējam, mums vecāki audzēja daudzus gadus. Paskaties. Un tā ir no savām sēkliņām audzēta. Jā, tā jau sen mums ir. Rekur atkal redzi. Divi melnie. Šeit nav tik daudz nemaz tomātiņu. Tā, un šai pusē viņi lēnāk sāk gatavoties. Īstenībā viņi šogad ir izauguši ļoti, ļoti lieli. Tas ir paši stādi. Paskaties, jo parasti viņi man bija kaut kur 80 cm, 70. Un tie man ir, es viņus tikai šeit, uz abās pusēs stādu, tāpēc, ka viņi ir zemi. Un viņi ražo katru gadu vienādus smukas plūmītes. Paskaties, cik smukas. Bet viņi sāk ražot vēlāk, un man liekas, ka es no katra stāda dabūju 2-3 kilogrami. No maziņā stāda. Tas ir daudz, man liekas. Viņi tā maliņā ļoti labi kopā ar vīnogām. Rekur, paskatāt smukas vīnogas. Tās vīnogas ļoti foršas ir, jā. Jau ir gatavas. Nu, par vīnogām uztaisīsim atsevišķu video, jo šitās ir baigi labās vīnogas bez sēkliņām.
Un viņas tagad tādas rozīgas ir jau gatavas un ļoti saldas. Un tā, es tu neparādīju, re, kur vēl viens tomātiņš. Tas arī gatavs. Paskaties, lieli. Rozā. Jā, es tik daudz nepēdīšu, tomēr skatos, ka ļoti daudz ir. Jā, un tā ir mana mīļākā šķina, re, kur viņi jau gatavojas. Paskat, cik smuki. Un tad būs, paskaties. Un tiešām, viņi vēl aug pie tam. Tad būs 2-3 kilo noteikti. Šitas ir jaunums. Tā ir salīdušīgs. Jā, bet viņi ir tā drusciņi svītrēni. Es nevaru saprast, vai ne? Var redzēt drusku tā kā ir svītriņas pār, jā. Tā, te mums ir gurķis. Ups, paslēpies. Aizmirsām. 2 dienas neatnāca. Redz, kā tagad nolija lietus. Jā, Un gurķis mums ir zem lūkas iestādīts. Un no lietus reku salija ūdens lejā. Un tagad viņš aplaistījās. Jā. Tā kā vakardien un šodien mums gurķus laista lietus. Bet baigi interesanti, ka pat tik augsti ir ārā, ka pat lūka neatverās vaļā. Šitās dienas viņa stāvis. Jā, un durvis bija ciet, bet tik un tā. Jā, un durvis mēs ciet aizvērām. Bet tik un tā viņas neatvērās. Ļoti augsti šitās dienas ir. Paskatāmies, kas te mums ir. Tauri, kā saka. Vēl ir. Tas pats svītrainais. Viņam gan nevajadzēja balstus, bet izskats, ka viņš tā knapi Viņam ļoti daudz ražēra un knapi viņš noturās. Jā. Nu, re, kur ir smuki tomātiņi, kas tie es nezinu. Šitie paši svītrainie. Laikam man kaut kā vairāk iestādījušies šajā pusē. Tā, vīnogu parādīja. Blakus tieši to. Jā, un šī arī ir ļoti garšīga vīnoga. Šī, man liekas, ka viss saldākā, ne? Ļoti garšīga. Tā kā nolasīsim tomātiņus, un tad jau parādīsim, kas mums ir, vai ne? Un te vēl ir noslēpušies. Šities tāds galīgi maziņš tomātiņš. Nu jā, bet viņi ir ērti, redzi, iestādīt zem kaut kā. Zem cita tomāta. Zem cita tomāta vai vīnogas mūsu gadījumā. Šitai vīnogai gan nav nekā, ja? Vai jau beidzās raža? Te kāds ir apēdis. Jā, bija laikam, jā. Kāds ir apēdis. Varbūt bija vairāk. Varbūt. Tā kā lasam nost. Rīktīgi daudz tās vīnogas aizgājuši. Nu labi. Sāksim lasīt nost. Lasīsim, jā, un tad parādīsim, ne? Kurķīts vēl. Liels kurķis. Jā, kaut kā viņi maskējas. Jā, šitā lūk arī. Te vairāk spīd saule iekšā šai te pusē un drusku siltāks un siltums uz augšu ceļās. Šī lūka drusku atverusies, bet viņa ir parasti šitā te vaļā apmēram tā, nu gandrīz līdz augšai. Tagad nu knapajāk. Te gliemežs ticis vispār. Te taču viss sauss ir. Te nav jābūt gliemežiem, vai ne? Ja, kur viens gliemežs izticis. Labi, ka parastais. Jā, parastais pelēkais. Latvijas pelēkais. Latvijas pelēcīts. Tā. Kamēr es te pastaigājos pa siltumnīcu, skatos, ja jau būs visas gandrīz nolasījis tomātus. Kāds vietra lasīšana? Labi. Dažus atsāsim sēklē. Vai ne? Izskatās diezgan labi priekš. Es domāju, ka būs vairāk, bet es diezgan daudz atstāju tomēr priekš sēklas. Bija jāpārtauc video zīsimirkli, jo mūsu suns bija kaut ko nobedījis. Skrēja un medīja un ar kaut ko bija sakāvies. Vai nu ar lapsu, vai ar ienotsuni. Vai kaut ko, kas kāpj kokos, vai ne? Drīzāk ar kaut ko, kas kāp kokos, jā, jo... Veselībā. Taisnība bija. Jā? Jo tas dzīvnieks aizmuka kokā vai kaut kur šķūnī vai kaut kur ielīda iekšā liņā. Tu kāvies? Tas ir tomāts, jā, viņi grib tomātu. Redzi, kā viņi prasa? Jā, iedod tomātiņa. Tomātēdājs. Mums ģimenē visiem garšo tomāti, izņemot Miku. Bet Rasai garšo. Viņam garšo? Viņam čerī tieši garšo. Tāpēc mums ir tik daudz čerī tomāti, jā. Un Rasai īpaši garšo, bet viņa neēd no, teiksim, ogas viņa neēd no krūmiem, gurķus un tomātus arī. Tas ļoti labi. Viņa zina blakus stāvis, viņai saku paņem, bet viņa neņem no krūma nekad. Viņa gaida, kad iedos rokās, vai ne, mutē. Un šitas ir visgaršīgākais. Šis ir mega garšīgs. Tā, šis bija citronu kāļainais. Citronu kāļainie tie baigi labā šķirne, jā. Superīgi. Kā viņi garšo šogad? Es pieļauju, ka bija garšīgi. Salds. Salds? Man liekas, ka viss saldākais no visiem.
Šitie brūnie, šie te, man liekas, ka bija ne brūnie, bet tumšie bija Lielāki. drusciņā skābāki, man liekas. Rasa gribi? Rasa grib? Jo man patīk, ka tomātam arī tas skābi, viņš tās Gribi? foršs. Sēdi. Un tad viņš ir ļoti Pagaid. labs. Nu, Rasa. Sēdi. Uz apli. Sēdi. Guli. Buča. Kāda tu laba meitene esi. Laba meitene esi. Redz viss. Labi. Šis jau video pārtaisies ir par siltumnīcas apskatu. No siltumnīcas apskata uz Tas suņa, nav, uz tas suņa nav. dēmo versiju. To mēs varam citā reizē parādīt, vai ne? Nu, ok, laikam tas šobrīd arī video Nu, viss. es vēl Vai tu kādu- gribēji kaut ko vēl teikt vai ne? Nē, es vēl kādu tomātiņu paņemšu, jo sēklām būs par daudz. Jā, piesim no tā man jātiek paņemt. Nezinu, vai šitādu mēs saglabāsim vai nē, jo pats tomāts neizskatās tik labi. Man arī Tas ir Jeffa Loftona. Bet man vispār nepatīk šitie dīvainie tādi. Bet viņi ir apstīsim tādi, jau. es nezinu, paskaties. Mm, Apakšiņa tāda interesanta. nepatīk viņam šeit. Nu, viņi auga Austrālijā Nu, jā, pārsvarā. Cits klimats. Tāpēc, jā, tāpēc jāizdomā, vai no viņiem vispār ņemam sēklas, vai ir vērts. Un šitos mēs atsāsim daudz sēklām. Mums gan ir no citiem gadiem arī sēklas. Šitas ļoti interesants, bet šitam, es nezinu, vai nu kaut kas tika iekšā, vai nu par daudz tika apgriezts. Un tāpēc viņš vienīgais mums ir tāds bēdīgs. Pārējie daudz priecīgāki, vai ne? Paskaties, cik tā ražas vēl būs. būs daudz, daudz. Jā, Nu, pagājušajā gadā bija 50 kg, es domāju, šogad būs vairāk. domā? Mm. Nē, nu būs vairāk, jā, es redzu. Jo tagad ir tikai augusts, mums pagājušajā gadā vispār tikai septembrī sāka gatavoties. Un, ja salīdzināt citiem, citiem ir ātrāk tomāti, bet mums ilgāk ir. Un par laimi, teiksim, siltumnīcā mēs varam viņus ilgāk tā kā gaidīt un sagaidīt. Kaut kā tās salnas neķerte, bet dārzā gan ne. Dārzā mums jau jāvāc tomāti. Dārzā jau beidzās. Dārzā es tomāti, jā. esmu novākusi dažas, un vēl kaut kādas divas šķirnītes, kuras labi aug, tās vēl esmu atstājusi ārā. Tās vēl gatavojas. Tā, Labi, tad tiekamies kādā no nākamajiem video jā. un parādīsim vēlāk, kā izskatās te jau gan jau sezonas beigām. Un cik mēs būsim ievākuši kilogramus ar tomātiem šogad, tas būs ļoti interesanti. Bet, zini, man liekas, ka mēs lasot viņus parasti apēdam pusi. Tas, nu, protams. Labi, Tā, ka mēs čau nezinām. visiem! Čau!